pasaulē. Kādu pirmo taureni redzēs laukā, tāda būs jūsu vasara. Vasara jaukā. Skatieties vērīgi, ieraugiet viņu, savu pirmo taurentiņu. Ticat vai ne? Tā ir šai pasaulē. Kādus burkānus, kāpostus iesēsi laukā, tāda būs tava raža jaukā. Rūpīgi aplaistiet, ravējiet viņus, savus burkānus, kāļus un kāpostiņus. Sveiks, Cibrits! Nu, ilgi gan neesam tikušies. Klau, ko tu tur sakrāmējis? Vai tu šķūrīs krāmējis esi? Uz pārdošanas tirgu taisīs? Klausies, Eidi, redzu, ka no ziemas prātā vēl joprojām tu neesi pieņēmies, jo atkal pavasars klāt un kažoks nav nomainīts, tagad viņš staigā baltā kažokā, un otrs, kas ir uz kādu tirgu es esmu sataisījies. Vai tad tu nezini, ko pavasarī dara? Es un nezinu, ko dara? Kā tad? Pavasarī paskaties, kas pa košumu. Pavasarī tikai tauriņus ķer. Un ja noķers dzelteni, tad būs silta un saulaina vasara. Ko tad tu ar šito kakli taisies tauriņus ķert? Tu zini ko, Eidi? Man neprātā nav tauriņu ķeršana. Man pavasarī šogad ir ļoti daudz darba, jo ticiet vai nē, man ir līdz kaklam apnicis visu vasaru ēst tikai zaķu kāpostus. Un es esmu šogad izdomājis, kad es tev ierīkošu dārzu, un dārzā es iesēšu kāpostus, burkānus, redīstus, viedus, ko vēl es bērni varētu kā dārzā iesēt. Tomātus, ko man garšo tomātu. Pilnes un burkānus un zemenes un visu ko, viss, kas augs manā dārzā. Klau, es dzirdēju, ka tev būšot pašām savi kāposti. Izklausās gardi, bet klausies, Aķa Cibrits, vai tu zini, ka rīt pie mums visi svinēs māmiņu dienu? Un arī tev, Klau, pieklātos apsveikt savu māmiņu. Nu, vai tad arī apsveikšu? Kāda tu interesanti to darīsi? Es darīšu, kaut kā darīšu. Īstenībā es nezinu, kā es to darīšu. Bet vai tev nav kāda laba ideja man pateikt, kā es varētu apsveikt savu māmiņu? Jā, redzu, ka nezini, kā sveiksi māmiņu. Nu, varbūt mēs varētu paskatīties, kā Pelēnu grupas bērniņi nodziedās māmiņai kādu dziesmiņu. Piemēram, viņi šodien dziedās, kas tur čavēja, un vēl viņi skaitīs savus pirkstiņus. Un tad es no viņiem varētu kā pamācīt. Jā. Ei, nu klausamies gan. Klausamies Pelēnu grupas priekšnesumiņu. Pastumdīt to savu ķerru malā. Palīdzējis būt.
Eidi, klausies, šitie pelēni gan smuki mācēja dziedāt. Un es viņus pazīstu, rekot Pēteris un Alise un Elza un Evija un Asnāte un Madara. Bet zini, šitās bija dikti labas dziesmas. Jā. Jāpadomā, vai es arī tādas varētu nodziedāt. Es domāju, padomāju, izdomāju, ka nevarētu. Bet zini, kas ir? Man tur ir izaugusi saules puķe, un mums ir jāiestād, lai viņa nenovīst. Es pareizi dzirdēju. Saules puķe? Skan tik jauki. Cibrits, parādi, kura no šīm ir saules puķe? Šī Eidi ir saules puķe, redzi? Es pavisam agri pavasarī, ziemā jau to podiņā iestādīju. Īstenībā jau jāsaka taisnību, ka daudz par agru, jo redzi, tagad tev ir uzliedējusi. Izskatās varani. Klau, bet kad varēs ēst viņu? Eidi, mini 3 reizes. Un es tev uzreiz pateikšu, nekad tu viņu nevarēsi ēst, jo šī saules puķa ir domāta smukumam. Un vispār tagad, lai Lejas Līgatnes ēkas vidējie, ne mazākie dejotāji, dejo skaisti ap šo saules puķi. Labi, un viņi dejos 3 dejas. Lai ir mīļo māmiņu un lācenītes. Atskatāmies. Lai putniem līdz tas ir, lai zvēriem alas ir, lai ļaudīm mājas ir, lai visiem mājas ir, un gailis atceļ uz torņa galā. Lai aizvīdīm upes, lai tiečos kā pornī, un nepretī vienmēr, nāk mums labais pornīs. Lai putniem līdz tas ir, lai zvēriem alas ir, lai ļaudīm mājas ir, lai visiem mājas ir, un gailis atceļ uz torņa galā. Lai putniem līdz tas ir, lai zvēriem alas ir, lai ļaudīm mājas ir, lai visiem mājas ir, un visiem savās mājās labi klājās.
Cepu, cepu, plācenīti, pliku, plaku, plaku. Siltā saules krāsniņai, pliku, plaku, plaku. Aptaksī laukā krīte, pliku, plaku, plaku. Plācenīšiem mīloties, pliku, plaku, plaku. Ēda dienu, ēda dienas, pliku, plaku, plaku. Nu, paldies mazajiem dejotājiem. Aplaudējam vēl viņiem. Viņi tik daudz mācījās. Cibrīts, man liekas, tā tava saules puķa kļuva vēl košāka un krāšņāka. Viņa tiešām ir vairāk skaista nekā ēdama. Bet, Klau, vai tu tagad izdomāji, kā tu sveiksi savu māmiņu? Zini, Ēdi, man arī ļoti patīk mana saules puķa. Jums bērnām patīk mana saules puķa? Jā? Pasakiet skaļāk, lai es ritīgi dzirdu. Kā man patīk, ka jums patīk. Bet, zini, Ēdi, es vēl neizdomāju, kā es varētu sveikt savu māmiņu. Bet kā tu domā, vai Lapsēnu grupas bērni, viņi man ir tik lieli draugi? Esat jūs man lieli draugi? Parādiet man te čau, ja esat lieli draugi. Vai Lapsēnu grupas bērni varētu man kaut ko iemācīt? Jā, Cibrīts, kamēr tu rakies pa savu lielo lauku, tikmēr es redzēju, kā Lapsēnu māma saviem lapsēniem mācīja dziesmiņas, un viņi iemācījās dziesmiņu par māmiņām. Par māmiņām? Jā, un pirmā būs pavasara dziesmiņa, un tad viņi vēl dziedās dziesmu māmiņai. Paklausīsimies! Paklausamies gan.
lapsēni, nu gan šitādi lapsēni. Es jums visiem gaisa buču šitādu špikeri jūs man parādījāt. Tik skaistas dziesmas mācējāt. Jums vai patika mammas un tēti, ja? Nu, tad aplaudējiet kārtīgāk, tā lai dzīvi. Klau, Ēdi, Ciprits, kas tev tajā paciņā? Klausieties, bērni, tas Ēdis ne tikai nezina, ka kažogu jānomāna, bet viņš jau arī nemāk lasīt. Palīdzēsiet, kas man te ir? Kāpostu sēklas. Vai viņš maz zina, ko dara kāpostu sēklām? Paskaties man tādas. Es neesmu tik lielas skāplu. Viņas tak ir mazas knapi, var saskatīt. Šit no šitā man izaugst. Vārana raža, super lielie kāposti. Un tad, kad man viņi rudenī izaugst, tad man būs jāpērk jauna ķerra. Vai ar šito nepietiks? Nē, ko tu traks no šitādām sēklām, taču neies kāposti kādā ķerrā. Klau, Ciprits, tad varbūt mēs pirksim traktoru. Iedomājies, tu brauksi ar lieklajām kāpostu galvām uz mājām un mēs grauzīsim kāpostu. Ej, nu beidz bļāpāt. Reku jau lietu smākoņi sāk savilkties. Iesim, bliezīsim tās sēklas zemē iekšā. Bet tikmēr, lai lejas līkni sēkas vidējās grupas dejotāji deju mākonītis un mākonīti un aplaista mūsu šeit, ja? Mūsu topošo ražu. Bet tu skaties, ka tajā dejā Gailītis un Vistiņa tie vidējie dejotāji neizskašā manas galvenās kāpostu sēklas. Nu, tādas sēklas es nebiju redzēt. XXXXL. Jā, nu, skatāmies.
Thank you.